ko, labdien! Šodien mūsu saruna ir par trešās paudzes universitāti kā sociālo inovāciju. Un tieši tāpēc mums ir 3 sarunu biedri. Iveta Cīrule. Un Ivetu mēs pieteiksim kā eksperti, jāsaka, kas no Portugāles atveda senioru un universitātes konceptu uz Latviju. Un tas bija kurš gads? 2019. Jā, nu re, un kopš 19. gada tas, man liekas, ir diezgan strauji attīstījies Latvijā. Juris Osis, eksperts sociālo pakalpojumu jomā. Labdien! Labdien! Un Tatjana Zamātova, kas mums Latvijā ir ļoti labi pazīstama kā pirmās Latvijas senioru skolas dibinātāja. Jā, nu ko, un mūsu sarunas mērķis šodien ir izcelt trešās paudzes universitātes nozīmi kā inovatīvu pieeju senioru iekļaušanai un aktīvai līdzdalībai sabiedrībā. Nu ko, jā, varbūt ievadam, kas vispār ir trešās paudzes universitāte un kā jūs to definētu saviem draugiem, paziņām tādā saprotamā veidā. Kas tas tāds ir? Jā, Tatjana, ar pieredzi. Jā. Labi, īsumā šis koncepts nozīmē, ka senioriem tiek piedāvātas regulāras mācības. Viņiem ir rutīna, un viņi atnāc un mācās kaut ko. Mums ir arī savas prasības, kas tur ir jābūt iekšā, bet galvenais, lai ir tās regulāras satikšanās ar domu biedriem, ar vienaudžiem, ir zināmā mērā arī kopiena, un seniori ir, tā kā, iesaistīti arī šajā procesā. Brīžiem strādājot kā brīvprātīgie, kaut ko palīdzot, tā kā ir varianti. Galvenais, lai ir regulāras mācības. Labi, un jautājums Ivetai, tu biji Portugālē, tu ieraudzīji, kā tas darbojās. Kas ir tas wow efekts, ko tu paņēmi uz Latviju un teici, ne, šito mums obligāti vajag? Būtībā tas jau bija wow efekts. Es biju, protams, dzirdējusi par Krāslavas senioru skolu, kur Taņa dibināja 2015. gadā, bet tas apjoms, mērogs, solidaritāte, gan brīvprātīgo skolotāju iesaist, gan arī paši seniori iesaist mācību procesā, tas bija tik pārsteidzoši un arī dzīves prieks, optimisms un, kā saka, Portugāles kolēģi, un Portugālā ir vairāk kā 300 senioru universitātes un apvieno vairāk kā 70,000 studentu katru gadu, un viņi tiešām lieto šo vārdu students, nevis apmācāmais, izglītojamais vai seniors. Būtībā tā ir tāda dzīves priecīga kustība, kurā iesaistās Portugālē ļoti daudz cilvēku katru gadu un ir izmērīts ar pētījumiem Portugālē pēdējo 20 gadu laikā, ka mācības palīdz saglabāt mentālo veselību, fizisko veselību un nebūt tik ļoti sociāli atstumtiem. Un tas bija tas wow, ko es ieraudzīju un sapratu, ka Latvijā arī vajadzētu kaut ko līdzīgu. Mēs Latvijā virzamies tajā virzienā? Es ļoti ceru, ka mēs virzamies. Mums ir izveidots tagad arī starp esošajiem spēlētājiem Latvijā, tātad senioru skolām vai tie, kuri pārstāv senioru universitātes konceptu, mums ir izveidota asociācija, trešās paudzes izglītotāju, jeb universitāšu asociācija. Un es ļoti ceru, ka pateicoties šai kopsadarbībai, mēs arī attīstīsim straujāk valstisku šo visu. Jā. Vienot sakot, sabiedrība ir gatava, tagad mums ir tas gājiens jāizdara arī valstiski. Ja? Noteikti valstiski. Tā mēs to varētu definēt. Jā, to varētu definēt. Mēs jau esam projekta ietvaros pabijuši ļoti daudzās ministrijās, un ir ļoti liels arī no valsts puses atbalsts, vismaz konceptuāli, un lūkosim, kā to var arī teiksim, tā arī finansiāli iespējams atbalstīt, varbūt pat ar Eiropas fondiem, un tad jau arī šī kustība aizies straujāk, jo pašlaik tas ir entuziasms, cilvēku entuziasms, kas tam tic, kas to ir redzējuši, un redzējuši, ko tas dod sabiedrībā, kas ir šī pozitīvā sociālā ietekme. Jā, es domāju, ka mēs drīz Latvijā arī varam sākt mērīt jau pirmos rezultātus, jā. Jūri, kā ar jums, kāds ir tas redzējums? Ko jūs teiktu kaimiņienei? Ja, kas tā trešās paudzes universitāte ir? Es domāju, ka tas jau mums ir tagad mēs esam tajā punktā, kad mums ir skaidrs, kas viņi ir.
Es pie tiem iespējamiem potenciāliem iegūmiem, mēs dzirdējām, ir veselība, jā, un, protams, kad ir izglītība, ir izolācijas atstumtības mazināšana un tāda. Mēs parasti, kad mēs sakām novecošanās, mēs parasti pievēršam uzmanību vairāk vai mazāk veselībai, un veselības samazinājumam, bet to vienmēr pavada arī neatkarības samazinājums. Un šīs trešās paudzes universitātes, manuprāt, manā ieskatā ir lielisks veids, kā šo neatkarību saglabāt pēc iespējas ilgāk. Skaidrs. Jā, un kāpēc Latvijai tas vispār ir aktuāli? Pāris lietas jau Ieveta iezīmēja, un Tatjana, bet kas ir mūsu šī brīža tā aktuālākā problēma, kāpēc mums to vajadzētu? Varbūt Tatjana varēs nedaudz vairāk, arī esot kā pētniece šim fenomenam pastāstīt. Tas ir ne tikai par aktīvu veselīgu novecošanos, bet arī pēc būtības izglītība ir tā joma, ja mēs tagad jau skatāmies sociālās inovācijas virzienā, kur mums Latvijā tieši mērķa grupa gados vecākie iedzīvotāji. Grūti tagad definēt, kas ir seniors, jo mums nav tāds iecirsts kaut kur plānos. Ja? Starptautiski saka 55+, un mēs sakam ļoti jauns, citur saka 65, vai arī tie, kas tagad jau ir pensionējušies. Bet pēc būtības, teiksim tā, tiem, kas ir gados vecākie iedzīvotāji, ja viņi vēlas mācīties, viņiem nav šī piedāvājuma. Jā, mums ir teikts, ka ir kaut kādas mācības un tā tālāk, bet tās ir mācības, kas veicina atgriešanos darba tirgū. Bet ja es gribu piedalīties mūža izglītībā, nevienmēr gados vecāks iedzīvotājs aizies kaut kur ir grupa ar dažādiem vecumiem, jo mums tomēr ir Latvijā arī šis ageisms, un vēl, protams, nevienmēr cilvēkiem ir šī pašapziņa. Trešās paudzes universitātes tomēr apvieno paudzes, dažādas paudzes, gan tos, kas ir 80+, gan arī tos, kas nu pat ir 60+. Ja? Un varbūt šīm paudzēm arī nav tā pašpasludinātā pašapziņa, kas ir varbūt citām paudzēm, un viņiem gribētos mācīties, bet nav kur mācīties. Tā vismaz ir teikuši mani studenti, tad, kad es šo kustību sāku 19. gadā, izglītoti cilvēki ar prasmēm, bet mēs gribam tomēr mērķētam, dizainētam tieši senioriem piedalīties šajā izglītības procesā. Jā. Tieši. Es gribu papildināt, ir arī objektīvi iemesli, kāpēc U3A ir ļoti vērtīga iniciatīva. Latvija noveco. Šī gada sākumā mums bija 22% cilvēku 65+. Un vēl kas ir svarīgi, ka no visiem šiem cilvēkiem 65+, 2/3 ir sievietes. Un, kā mēs zinām, sievietes ir emocionālākas, ir komunikāblākas, jā, viņiem ir tā vajadzība komunicēt, satikties, aprunāties lielāka nekā vīriešiem. Un tāpēc trešās paudzes universitātes ir ļoti labs veids, kā to enerģiju. Mēs citā sarunā konstatējam, ka īstenībā tie vīrieši ir iespējams pat pļāpīgāki par tām sievietēm, tikai viņi vēl nav atvērušies. Ja? Tai varbūt tur vajag kaut kādu aktivitāti, lai palielinātu to īpatsvaru. Jā, es varbūt piemetināšu. Sievietēm arī ir paredzamais mūža ilgums, gan arī 10 gadu ilgāks nekā vīriešiem. Un ir dažādi Pasaules veselības organizācija klasifikācija, mums saka, ka no 6 līdz 75 ir jaunais vecums. Un tā, tas skaidrs, ka tas seniors, ja mēs viņu gribam nosaukt, cilvēks, viņa tas vecums arī mainās, un arī tas vajadzības mainās, un tas ir savādāk nekā tas bija 20 gadu atpakaļ, ja 60 gadnieks šodien, nekā viņš bija 20 gadu atpakaļ. Viņš vairāk ko māca, un viņam ir plašāks interešu loks, un vai varbūt ne plašāks, bet savādāks. Atgriežoties pie Jā, viss kārtībā, jo man liekas, ka mums svarīgi ir arī parunāt mazliet par vīriešiem un arī par to inovāciju tajā kontekstā. Pavisam nesen
mēs veicām tādu izvērtējumu iepriekšējā plānošanas periodā Eiropas sociālo fondu ieguldījumam, mērķu sasniegšanā un horizontālo prioritāšu sasniegšanā. Un tur viena no tām atziņām, kur tur bija milzīgi daudz, bet viena no tām bija tā, ka vīrieši ir un vīrieši gados ir tieši tā mērķa grupa, kura ir visvairāk nesasniegta. Kura ir, mēs varam skatīties uz to, ka sievietes ir aktīvākas un orientēties sievietēm, bet, ja mēs gribam mazināt to atstumtību un vairāk to līdzdalību un iesaisti, tad būtu diezgan mērķtiecīgi jāorientē tas darbs arī uz vīriešu auditorijas sasniegšanu. Mm-hmm. Labi. Un tad pamazām ieejam tajā, kas saucās sociālā inovācija, un te Jurim es arī gribu dot vārdu izskaidrot, kas tas īsti ir, ko tas nozīmē, kā tas jēdziens radās un cik ilgi mēs šo jēdzienu varam vispār redzēt Latvijā, kad mēs esam vispār apzinājušies, kas ir sociālā inovācija. Ja tā vēsturiski skatās, tad jēdziens parādījās sociālā filozofijā, un tas bija, ja nemaldos, 18. gadsimta beigas, bet tādā ikdienā un ikdienas, tā nosacītā ikdienas lietošanā mēs varam teikt, ka viņš pasaulē nonāca 60. gadu beigās, 70. gadu sākumā, un inovācija pati par sevi paredz to, ka tas ir kaut kas jauns, tas ir alternatīvs risinājums esošiem. Ir teiciens angļu valodā, ka old school is good school, ka veca skola ir laba skola, un tam ir savs pamats. Tās ir tie risinājumi, kuri ir izdzīvojuši caur laikam, viņi ir pārbaudīti, testēti un viņi ir uzticami un droši. Bet mainoties pasaulē, mainoties cilvēkiem, mainoties sabiedrībai, dabiski mainās arī gan vērtības, gan vajadzības. Un ir situācijas, kad šie pārbaudītie drošie risinājumi vairs nesasniedz savu mērķi. Es nedomāju par visiem, bet noteikti. Un tad mums ir vajadzīgs kaut kas jauns, mums ir vajadzīgi kaut kādi jauni risinājumi. Un sociālās inovācijās, manā ieskatā tā pamatpazīme, ar kuru tā arī atšķirtos no tehnoloģiskām inovācijām, ir tas, ka tā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. Un tas ir tīri saturisks, kvalitatīvs raksturojums, kuru, tā pavisam vienkārši, ja mēs skatāmies uz tehnoloģisku inovāciju, tad tas ir kaut kas, ko mēs varam kvantitīvi izmērīt. Mēs varam kaut ko izdarīt ātrāk, mēs kaut ko varam izdarīt vairāk, varam biežāk un lētāk un tā. Bet tas neparāda mums to, ka tam ir kaut kāda ietekme uz cilvēku dzīvi. Un šīm sociālām inovācijām tas pamatmērķis ir tieši uzlabot, meklēt alternatīvas risinājumus, lai labāk apmierināt cilvēku vajadzības, risināt viņu problēmas, beigās pacelt viņu dzīves kvalitāti. Jā, varbūt es arī papildināšu Juri. Bieži vien Latvijā mēs sakām, ka inovācija kaut kas jauns līdz šim nebijis. Tie var būt, kā jau Juris minēja, arī jauninājumi, būtiski uzlabojumi. Bet pats svarīgākais, ka mums galā ir šī pozitīvā sociālā ietekme, tātad uz sabiedrību, uz individu, kā arī mums ir iespējami jauni sadarbības modeļi. Šī ir vēl viena lieta, ko citreiz saka akadēmiski par sociālām inovācijām un vai jauni pakalpojumu produkti, kas saistīti ar sabiedrības kvalitatīvu labūtību. Un otra lieta ir arī jauni sadarbības modeļi. Un šeit gribētu minēt, ka senioru 3. paudzes universitātes ir būtībā arī tāds modelis pasaulē, kur daudz brīvprātīgi iesaistās. Tas ir tā saucamā iesaiste. Arī paši studenti iesaistās mācību procesā, organizē un kļūst par brīvprātīgajiem. Ja? Un sociālām inovācijām ļoti svarīgi vienmēr ir atcerēties šo pozitīvo ietekmi. Un mēs esam dzirdējuši, piemēram, par tādu lietu kā sociālā uzņēmēja darbība, kur uzņēmēji dod darbiņu cilvēkiem no sociālām riska grupām vai no invaliditāte, ja? Vai arī bijušie ieslodzītie, vai arī varbūt iespējams arī vecuma dēļ. Arī Latvijā mums ir attīstījusies sociālā uzņēmēja darbība, varbūt ne tik strauji, bet ir. Un šeit ir jāatcerās, ka tā sociālā inovācija, jeb uzlabojumi var būt izglītībā, var būt kultūras jomā, var būt dažādās jomās nodarbinātībā. Un mēs esam ar savu 3. paudzes universitātes ideju, mēs esam sociālie novatori tieši izglītības jomā, un es pat gribētu teikt arī vārdu labklājības jomā. Mm-hmm. Bet, ja mēs tā paskatāmies, kas ir tie elementi 3. paudzes universitātē, ko mēs varam saukt par sociālo inovāciju? Varbūt ir bijusi iespēja padomāt tur
kaut kādi kritēriji, kas mums... Man liekas, ka tur ir daudzi, bet varbūt jūs varat... Viens noteikti kritērijs ir pēc būtības tā, ja tas jau ir līdz šim nebijis Latvijā, kā jau Tatjana minēja, ja, pasauli šo fenomenu pazīst trešās paudzes universitātes no 95. gada no Francijas, bet mēs šo, teiksim tā, Taņa mums bija pirmais sociālais novators Latvijā Krāslavas senioru skolu, un tie pārējie, kas sekoja, būtībā mēs jau arī bijām savu veidu pionieri, kas piedāvā šai mērķu grupai mācīties un caur mācīšanos arī sociāli piedalīties un iekļauties. Tas ir tāds manā ieskatā. Jā. Iveta, tu vari vēlreiz pateikt to pašu, jo 73. gads. 73. gads. Jā. Francija, jā? Francija. Tad to pašu. Tātad trešās paudzes universitātes ir pazīstams pasaulē 50 plus gadus no 73. gada, jā. Un mums Latvijā šis fenomens parādījās tikai 2015. gadā, pateicoties Tatjanai Zamatovai, Krāslavas senioru skola, bet arī visi tie pārējie, kas sekoja, mēs arī savā veidā bijām kā sociālie novatori, jo nav šī kustība nebija attīstīta. Jā, šī mērķētā kustība. Stāsts jau ir par to, ka, piemēram, Krāslavā ir, ja mēs viņu paņemam šo te metodi Jelgavā, tad Jelgavā mums tā būs inovācija. Jā, tieši tā, jo inovācija var būt ja viņa nav bijusi iepriekš. Jā, tieši tā, jo bieži vien mēs varam runāt par inovāciju valstiskā līmenī, pilsētas līmenī, jā, arī iespējams runāt novada līmenī. Jā. Un atgriežoties pie tiem kritērijiem, pēc kuriem mēs pasakām, ka tā ir inovācija, protams, ka ir šis jau stāsts par to, ka tas ir jauns. Šī mērogošana, jeb tā iespēja atkārtot to kādās citās tīri teritorijās, jau pati par sevi ir viena no inovācijas, sociālas inovācijas pazīmēm. Tatjana sākumā minēja arī to, ka šīs universitātes izveidē tiek iesaistīta arī pati mērķa grupa, paši seniori, kas ir atkal viens no, tas ir tas, ko mēs atkal angliski saucam co-production vai koprādē, kurā tas pakalpojums vai tas fenomens tiek radīts kopā, nevis mēs sēžam pie galda un izdomājam, bet mēs sanākam pie galda kopā, gan tie, kas šo pakalpojumu veido, gan tie, kas viņu saņems. Es domāju, ka tās ir tās būtiskās lietas, protams, ilgtspēja un protams, šī ietekmes dzīves kvalitāte. Es domāju, ka tie ir pamata rādītāji, pēc kuriem mēs varam teikt to, ka... Tatjana, kā ir pēc pieredzes? Jā, es gribu piebilst, ka sociālajai inovācijai jāatbild arī uz pieprasījumu no sabiedrības. Un, kā mēs zinām, sabiedrība noveco, vecākā gadagājuma cilvēku daļa pieaug, un tāpēc tas tiešām ir mūsdienu dzīves pazīme, neatņemama daļa. Lai senioriem ir iespēja turpināt aktīvu vecumdienas pieredzi. Paldies! Pārslēgsimies tagad mazliet uz citā virzienā par trešās paudzes universitātes ietekmi uz cilvēku dzīvi. Skaidrs, ka tur mēs tās inovācijas arī varam redzēt pēc tam darbībā. To metodu, ko mēs esam pārņēmuši, mēs viņu esam ieviesuši. Un kā mācīšanās senioru vecumā maina cilvēka ikdienu? Es atkal pie Tatjanas. Pirmkārt, mūsu formula ir skaidra. Mēs jau daudzās reizes to atskaņojam, ka pirmkārt cilvēkam ir iespējas papildināt savas zināšanas, iegūt kaut kādas jaunas vai noderīgas prasmes, vai atjaunot prasmes. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir ļoti būtiski, cilvēkam ir viņam ir vairākas iespējas satikties, komunicēt, papildināt savu sociālo kontaktu loku. Vienkārši viņam paliek vairāk draugu, un cilvēku, kuriem viņš uzticas. Un trešā lieta ir kognitīvo spēju treniņš. Vispār mūsu piedāvājums ir viens mentāla vingrošana kaut kāda, Tas viss mūsu piedāvājums vērst uz to, lai cilvēkam saglabājas mentāla veselība, emocionāla veselība to starp. Kādas piebildes šeit? Es droši vien, ka atkal no sociāla pakalpojuma viedokļa, mēs sapratām jau, ka tas ir
pamatā tas ir izglītības pakalpojums, ja tā mēs varam. Bet no sociālo pakalpojumu viedokļa tā ir ļoti nozīmīga tā kā aprūpes prevences pakalpojums. Jo novecošanās sociālo pakalpojumu jomā vislielāko ietekmi atstāja uz tieši sociālās aprūpes segmentu. Un tur tās vajadzības pieaug no gada uz gadu, un tās iespējas šīs vajadzības apmierināt, es teikšu, ka viņas, es nevaru pat lietot vārdu pieaug, bet es negribu arī teikt, ka samazinās, bet netiek līdz, teiksim tā. Un šeit ir jāmeklē kādi alternatīvi risinājumi, un tie scenāriji nav ļoti daudz, un kādreiz šie scenāriji izskatās ļoti, ļoti nepatīkami. Un tad šāds risinājums, kas palīdz cilvēkam ilgāk saglabāt to manis iepriekš minēto neatkarību, un tā neatkarība ir atkarība no citiem cilvēkiem, kad es vairs nespēju pats tikt galā ar savām ikdienas vajadzībām, un man ir vajadzīgs aprūpētājs. Un vai tas ir mājās, ja man jāpārceļās uz dzīvi sociālās aprūpes centrā un dažādi. Un tad šis ir tas, kur tās kognitīvo procesu stimulāciju un tā iesaisti un līdzdarību to cilvēku tur pie tās aktivitātes un tādā veidā nodrošina to, ka viņš pēc iespējas ilgāk kļūst neatkarīgs. Un tādā ziņā no sociālo pakalpojumu jomas es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams un svarīgs pasākums. Varbūt papildinot. Šeit, kā jau kolēģi minēja, izglītības joma, bet ļoti interesanti, piemēram, Portugālē 3. paudzes universitātes ir valstiski definētas kā labklājības joma. Labklājības ministrija ir, teiksim tā, labklājības lietu atbildīgā institūcija ir arī pilnvarojusi Portugālē esošu sadarbības tīklu, virzīt šo ideju valstiski, un viņi to uzskata kā tādu tā saucamo efektīvu un izmaksu ziņā lētāko modeli, kā iesaistīt un turpināt šo labklājīgu dzīvi arī vecumdienās. Un mēs arī savā veidā Latvijā esam projekta ietvaros bijuši un tikušies gan ar izglītības, kultūras, pašvaldību un arī ar labklājības jomu. Un mēs arī paši redzam un secinām, ka vislielākais atbalsts mums tagad ir tieši no labklājības ministrijas, jo viņi ir visaktīvākie, viņi tiešām saredz šo labbūtību, jeb labu dzīvi, jebkurā vecumposmā, un ka šis varētu būt ļoti labs Latvijā kopumā valstiski kā rīks, instruments, ko attīstīt. Es tieši gribēju jautāt, vai nav tā, ka tad, kad mēs ejam ar kaut kādu iniciatīvu pie lēmumu pieņēmējiem, vai nav tā, ka mums vieglāk ir sadarboties tur, kur mūs labāk saprot, kur ir dzirdīgākas ausis. Es pieņemu, ka tas iespējams arī ir Portugāles variants, kad mēs aizējam no vienas ministrijas uz otru, uz trešo, un tad mēs saprotam, ka tajā ministrijā mūs saprot, un viņi arī varbūt grib ielikt to iekšā. Bet kā ir šobrīd, cik tālu mēs esam un kas ir tās lietas, ko mums no valsts pārvaldes, ko mēs sagaidām aktīvāku darbību, lai to visu veicinātu? Mēs sagaidām vispār šī fenomena atzīšanu, par labu esam tieši kā sociālās inovācijas rīku instrumentu. Un, protams, mums ir arī ļoti būtisks šis finansējums no valsts puses, vai nu pašvaldību puses, vai nu valstiski, varbūt tie varētu būt Eiropas fondi, tuvākā vai tālākā nākotnē, lai Latvijā veidotos šīs šūniņas, 3. paudzes universitāšu, senioru skolas, senioru universitāšu, vienalga, kā mēs nosaucam pēc tam valstiski, bet viss paliek viens un tas pats. Mums ir mērķa grupa, gados vecāki iedzīvotāji, regulāri mācās, un saturs tiek veidots tomēr jau mērķēts uz šo mērķa grupu. Es domāju, politikas veidošanas procesā svarīgi ir arī kritēriji, kad mēs sasniedzam kaut kādus rezultātus. Vai 3. paudzes universitātē ir tādi atskaites punkti, kurus mēs varam nospraust kartē, kad mēs ejam uz tajā virzienā? Atskaites punkts var būt studentu skaits, atskaites punkts var būt kopumā, pārklājums geogrāfiski, kur mums ir, vai mums ir vienmērīgi. Atskaites punkts var būt arī pieejamība, vai tiešām ir šī 3. paudzes universitāte pieejama
ar nelielu līdzfinansējumu, bez līdzfinansējuma, vai viņi ir arī sociāli iekļaujoši visām mērķu grupām, jo vecuma grupas ir ļoti dažādas, kas var nākt mācīties, un arī saturs atšķirsies. Mēs varbūt kādā no citiem podkāstiem runāsim par citu valstu pieredzi, bet ir arī tāds fenomens kā 4. paaudzes grupiņas un 5. paaudzes grupiņas, kur tie, kas ir 3. paaudzes, mēs sakam, tie, kas kur, pat ir 65 plus, atved savu mammīti, kur ir 80 plus, un ielaiž mammu mācīties tieši tur, kur varbūt vairāk jau darbojās ar rokām, kur spēlē kādu instrumentu, tādā veidā arī attīstot prāta spējas un caur smalko motoriku. Un paši jaunieši 65 plus aiziet mācīties, piemēram, digitālās prasmes, montēt video. Ja? Šis fenomens jau arī pasaulē ir un pastāv, ka vienas 3. paaudzes universitātes ietvarā mēs pat sadalām tā kā plūsmās mērķēts uz šīm mērķa grupām. Ja. Es gribētu piebilst, ka tādu cilvēku nav maz. To 4. paudzi mums ir 6% cilvēku, kuri ir 80 plus. Tas nav maz īstenībā, un ir jādomā arī par šiem cilvēkiem. Te arī droši vien saistītais jautājums, vai 3. paudzes universitāte maina cilvēku pašsajūtu? Maina. Ne, tāds dumšs jautājums no manis, jā? Bet tomēr paanalizēt šo jautājumu, kad jo tā pašsajūta jau arī ļoti lielā mērā atkarīga ir no tā, kā mēs jūtamies, cik mēs veselīgi esam, cik mēs esam droši dzīvē iet un izmēģināt jaunas lietas. Jā, arī senioru vecumā, bet kādi ir varbūt tie piemēri no dzīves? Es droši vien nevarēšu par piemēriem no dzīves, bet ja arī domātu par iepriekšējo jautājumu un savilkt viņu kopā ar šo pašsajūtas jautājumu, iepriekšējā jautājumu, kas būtu jādara uz priekšu, lai šis koncepts attīstītos Latvijā. Un es tomēr teiktu tā, ja mēs pasakam pašsajūtu mūs atkal ievelk iekšā nedaudz veselības aprūpē. Un, kad mēs skatāmies 3. paaudzes universitāti, mēs redzam, tur ir izglītība, tur ir labklājība, tur ir kultūra, tur ir veselības aprūpe, tur ir noteikti ekonomika, jo mēs domātu par kaut kādu iesaistīšu darba tirgu un tam līdzīgi. Un tad tas viss paliek ļoti sadrumstalots un sazarots. Un lai kaut ko attīstītu uz priekšu un saņemtu valsts vai pašvaldību finansējumu, ir vajadzīgs likums pirmām kārtām. Un ja nebūs likuma, tad nebūs šī valsts finansējuma un nebūs valsts atbalsta. Tas tā kā. Un tad ir jāsaprot tomēr tā viena joma, kuru mēs sakam ir dominējošā, un tās pārējās ir kā papildus. Jo ja tā nebūs, tad ekonomikas ministrija mums teiks pagaidiet, tur jau tik vairāk ir tā veselības aprūpe. Mēs iesim uz veselības ministriju un viņi teiks pagaidiet, bet tā jau ir mums. Bet tāpēc es prasīju par to mērīšanu, tāpēc man šķiet arī svarīgi, kad tā jau ir tāda starpnozaru vispār joma. Viņi neskar tikai vienu labklājību, viņi skar arī ekonomiku, jo tikpat labi seniors var izveidot savu sijā un sākt tirgot kaut ko. Ja, bet ja mēs paņemam labklājību, un es šeit pilnīgi piekrītu kolēģei, un arī saka, Portugālē tas ir, ka labklājība šeit ir tā dominējošā joma. Ja mēs paņemam, kas ir labklājība, ka cilvēkam klājas labi. Tas ir jau ielikts iekšā pašā vārdā, vai ne? Un tad, ja viņam klājas labi, tad tas nozīmē, viņam ir laba veselība. Viņam ir iespēja aiziet uz koncertu, uz teātri. Viņam ir iespēja, ja viņš grib strādāt. Un tā, viņam tas viss ir, un tas viss sanāk kopā. Tā ir tā labi klāšanās. Un tāpēc es teiktu, ka šī labklājības joma, arī tīri no tā fiskālā, finansiālā ieguldījuma noteikti šeit ir tas lielākais ieguvums, ja mēs atbalstu kā preventīvs šai novecošanās izraisītām ietekmei uz sociālajiem pakalpojumiem. Jā, bet tu jautāji par to, vai mēs varam izmērīt. Noteikti arī pateicoties jaundibinātāji asociācijai, 3. paaudzes universitāšu asociācijai Latvijā, mēs ieviesīsim tām skolām, kuras ir mūsu biedri, arī tā saucamo vienoto metodiku, kur mēs vienkārši izdrukātā papīra lapiņā, anonīmā aptaujā pajautājam, kāda ir pašsajūta, pirms mēs sākam, kādas ir prasmes, kāda ir vientulības sajūta skalā 1 līdz 5. Mēs lietosim skalu, kas ir saprotama šai mērķa grupā, jo skolā augstāka atzīmība bija 5, 10 var mulsināt cilvēkus.
Nav varbūt svarīgi tagad tā metodoloģija, kā mēs aptaujāsim, un tad, kad ir beidzies pirmais semestris, jeb rudens posms, un pēc tam, tad, kad pavasaris, ja? Un tad mēs varam tādā veidā pamērīt. Tāpat manis pieminētā Portugāla, viņi šo ir darījuši vairāk kā 50,000 studentu kopā, tā saucamajā mērķu grupā, un katru gadu pierādās, ka cilvēki atzīst, var būt tā, ka viņiem fiziskā veselība var pasliktināties, jo tomēr tas ir zināms vecuma posms, bet viņi jūtās priecīgāki, viņi jūtās laimīgāki, viņi vairāk smaida. Un tāds viens piemērs, Ulta teica, iedodiet kādu piemēru, neteikšu ne pilsētu, ne cilvēku vārdu, bet viena no manām studentēm bija tāda diezgan depresīvi noskaņot, bet atnāca draudzenes mudināta mācīties 19. gadā. Un 4 gadu laikā varēja redzēt ļoti pozitīvu dinamiku. Un vislabākais kompliments bija tāds, ka cilvēks ir izlēms atlikt nomiršanu, jo ir taču tik interesanti mācīties. Tas ir ļoti pozitīvi. Un es nekad nebiju dzirdējis jēdzienu atliktā nomiršana. Un es teicu, kā tas iespējams. Ļoti, jo cilvēks bija ļoti fokusējies uz šo dzīves tumšo pusi, depresīvo noskaņojumu. Tā kā pats sevi dzina uz to, kā saka, gaismas staru tuneļa galā. Un pēkšņi pateicoties mācībām, super, vienkārši pēkšņi radās jēga dzīvē. Un ko es gribu teikt ar šo varbūt traģikomisko situāciju par atlikto nomiršanu. Tas senioru skolas, 3. paudzes universitātes, tas ir kā gaismiņa cilvēka dzīvē, kas dod šo spēku celties, iet un darīt. Jā, tieši tāpēc arī man nākamais jautājums ir par to socializāciju, kādas ir tās, jo skaidrs, kad iegūmi ir, turbūt tad Jāna var pastāstīt par tiem jaunajiem kontaktiem, ko cilvēki izveido, ko viņi sapazīstās, viņiem ir jauni draugi, ar ko parunāties, ja? Tā vientulība arī mazinās. Jā. Protams, jā, mēs arī vairākas reizes veicam aptaujas, un mums ir arī līdzīgi rezultāti, ka seniori atzīst, ka viņiem dzīvē palika kaut kāda krāšņāka, jā, interesantāka un tā. Bet es gribu izcelt vēl vienu lietu, kā drošība, jā, jo mūsu senioris, tas, kuras regulāri apmeklē mūsu nodarbības, viņu redz pilsētā, viņi uzvedas drošākas, jā, viņi var aizstāvēt savas tiesības, savas intereses, viņi var piedalīties kaut kādas sabiedriska norise, visas aktivitātes. Viņas ir redzamas, jā, pēc viņu uzvedības atpazīst. Tāpēc tas arī ļoti ietekmē cilvēku pašsajūtu un tādu pašcieņu. Jā, dati, man liekas, ir ļoti būtiski, jebko virzot, jo valsts pārvaldē patīk, ka var izmērīt. Ja? Ja mēs tur iedodam to naudiņu, tad ir jābūt arī mērāmam rezultātam, un tas ir ļoti, ļoti forši. Vēl parunāsim arī par 3. paudzes universitāti, kādas ir tās metodas, lai mazinātu izolāciju cilvēku, arī to mājās palikšanu droši vien. Un varbūt ir kaut kāda pieeja, ko varbūt šobrīd skoliņas senioru dara, lai izvilkt ārā tos mazāk aktīvos. Tikai ar labu piemēru. Jā. Es tā teiktu, jā. Tas strādā pats pa sevi, tas princips, jā. Ja ir piemēri, ja senioriem ir zināms, ka ir tāds piedāvājums un kāds no pazīstajiem, kaimiņiem vai vēl paziņām tur apmeklē nodarbības, tad viņiem arī ir tāda, varbūt skaudība un grib piedalīties. Un ar laiku aiziet arī. Jo tad droši vien arī tas stāsts par Latvijas iedzīvotāju mentalitāti. Mēs tomēr esam viensētnieki. Lielā mērā. Pat dzīvojot dzīvokļos, mēs esam viensētnieki. Ja? Bet nevar atcelt to, ka mēs esam sabiedriskās būtnes. Jā, tieši tā. Tieši tā beigās mēs gūstam vislielāko prieku, ka mēs esam cilvēkos. Es domāju, ka tad droši vien, ka ir jāpievērš uzmanība arī. Tas ir lielā mērā piekļūstamības jautājums. Un nevienmēr tam senioram, es esmu rīznieks labi, bet es ne ļoti labi, bet diezgan labi zinu arī, kas notiek ārpus Rīgas. Un
ļoti labi saprotu atšķirības starp Rīgas senioru un senioru, kurš dzīvo, piemēram, Rieviņos. Un tā iespēja no Rieviņiem nokļūt Prēļos varbūt, kad ir, bet viņi daudz apgrūtinātāk nekā... 2 reizes dienā droši vien autobuss, Jā. Un šeit, tā, ja mēs atkal uz tām inovācijām skatāmies, teiksim, tās tehnoloģiskās inovācijas, kā teiksim, digitāli risinājumi, un tur attālināt pieslēgšanā. Jā. Droši vien, ka palīdz arī sasniegt tos cilvēkus, kurus savādāk sasniegt būtu grūti. Es lasu lekcijas arī Latvijas Universitātē un Eiropas Pētniecības akadēmijā, un ļoti esam izgājuši cauri arī tam Zoom periodam, un ir vietas, kuras viņi saglabā, un ir kur ir pilnībā atteikšies esam no tā. Un tai pašā laikā ir ļoti labi redzams, ka ja nebūtu šī es teiktu, kā ir Covid, kur laikā tas Zooms un attālinātās mācības iegūt tik ļoti lielu izplatību. Viņš ir parādījis gan savas pozitīvās, gan iespējams negatīvās puses. Bet jebkurā gadījumā tas pozitīvais ir tas, ka ir palielinājusies tā pieejamība, piekļūstamība. Jā, varbūt arī piebildīšu šeit, papildināt kolēģi par šīm te formām un piekļūstamību. Arī mēs Latvijā domājam, un, protams, Covid mums iemācīja arī attālināt mācīties konceptā, ko es atvedu no Portugāles senioru universitāte. Mēs arī mācījāmies attālināt, un mums pat bija atsevišķi tāda vingrošana no rītiem 2 reizes nedēļā, tiešām ar fitnes un veselības certificētu treneri, kuru pirms tam satika klātienē, un visas šīs vingrošanas ierakstīja. Un tagad mums tā bibliotēka ir pieejama visiem tiem, kas toreiz mācījās, un bieži vien es saņemu ziņas, cik forši es varu uzlikt un kaut ko padarīt. Un es domāju, ka mums valstiski ir jātīsta arī koncepts ar nosaukumu Virtuālā senioru universitāte. Tāda doma ir man, tāda doma ir arī kolēģiem, ar ko mēs Latvijā sadarbojamies. Tas ir viegli izdarāms, tam nav jābūt nekam pārlieku sarežģītam. Tikai jābūt saitītē, kur uzspiest. Un būtībā jāsagatavo tas lietotājs, lai viņš mācētu uzspiest visdrīzāk jau caur mobīlo telefonu to saitīt, jo ne visiem ir datori vai datoru pieslēgumi. Jā. Bet šis modelis vispār 3. paudzes universitātē arī darboties hibrīdā ir populārs. Un īpaši tie, kas ir jaunie, tā saucamie jaunie, mēs gribētu teikt, jaunie studenti, ja, kuri ir ļoti labām digitālām prasmēm, viņi pat arī saka, mēs labprāt vienreiz nedēļā attālināti satiktos, pamācītos, un vienreiz 2 nedēļās, varbūt vai vienreiz mēnesī klātienē. Mēs tādu modeli redzējām arī Lietuvā, tāds saucās senioru pasaule, šis koncepts, ko lietuvieši ir izdomājuši arī Polijā, kur mācās katru nedēļu, tiekās arī ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem no visas Lietuvas, un vienreiz mēnesī dažādās Lietuvas pilsētās tie, kas var, sabrauc fiziski un satiekās, un tad ir tā saucamā klātienes ballīte. Mēs jau arī varam šādus modeļus, kas arī savā veidā ir sociālā inovācija, ja, jo man ļoti patika šis Jura arguments, ja, ka mums ir svarīgi tos, kas ir tālu un kuriem nav šis transports, arī lai viņiem šī izglītība būtu pieejama. Un tiešām attālinātā mācīšanās, saslēgšanās reāla laikā ir vislabākais, jo ieraksts varbūt nestrādās, jo tur gribas uzdot jautājumu, pasocializēties un tā tālāk. Ja? Un vēl piebilstot, mums ir Kuldīgas senioru skola, Ruta Orlova ļoti labs piemērs, lai tiktu tie, kas grib mācīties no piekuldīgas, tā saucamajām mazāk apdzīvotajām vietām, turpat ar pašvaldības atbalstu bija pieriktēts transports speciāli, kas atved un aizved, zinot, ka tā ir problēma. Es arī esmu darbojusies ārpus Rīgas, jā, piemēram, Mālpils, Siguldā problēma nav, transports Jelgavā nav, bet arī tie, kas gribēja tikt, viņiem vajadzēja, lai tiktu klātienē kooperēties. Viens savāc kādu un forši ir mašīna, bet ja mašīnas nav, tā ir problēma. Jā. Tas ir virziens sociālās inovācijas jomā, kā padomāt, kā iekļaut visus. Jā. Mums būs ļoti daudz nestandarta metodas jāizmanto droši vien. Pirmkārt, laukos arī daudz, kur tas internets arī ir tāds ne īpaši ātrs. Jā. Tā kā reizēm ir klātiena, reizēm, kur tas internets ir, tur jāskatās ir
jāpielāgojas droši vien. Parunāsim mazliet ejot noslēguma virzienā par ilgtspēju, kas mums Latvijā būtu jādara, lai šī te kustība neapstātos, lai viņa būtu visu laiku attīstītos, jo mēs ļoti labi saprotam tos iegūmus, un mēs viņus noteikti negribam zaudēt, mēs viņus gribam palielināt. Kas ir tās lietas, lai to ilgtspēju nodrošinātu? Varbūt es no praktiskās puses teiktu, mums ir jātrenē tā saucamo senioru skolu izveidotāju, ja mēs sakam, trako loks jāpapraši. Jāmotivē viņi, lai viņi darbojas. Jā, bet tas ir uz tā saucamo deksmi un arī uz cilvēku entuziasmu. Un es pat gribētu teikt, tur jābūt zināmam tādam psiholoģiskam tipam, kurš tic šai idejai. Un mēs esam gatavi arī tās skolas, kas tagad jau ir, kā spēlētāji Latvijā, mēs esam gatavi palīdzēt. Ja kāds mums tagad klausās un dzird, droši sazinieties, mēs aizbrauksim, pastāstīsim. Mums ir ļoti lieliski projekti ietvarā tapuši arī izdales materiāli, starp citu saprotamā, vienkāršā valodā. Mans ieteikums būtu audzēt, kā citreiz saka, tos, kas to ziņu nes, tā saucamo trešās paudzes universitātes vēstnešu tīklu. Ja mums būs šie vēstneši, viņi inficēs arī pārējos, viņi dabūs. Un otra lieta ļoti praktiska. Mums nepieciešams ir veikt šo te tūri pa pašvaldībām, tā saucamo masīvo politisko kampaņu, kāda notika Portugālē 2005. Gadā. Divi kolēģi sāka no Portugāles ziemeļiem lejā uz dienvidiem, apbraukāja 3 gados visas pašvaldības, stāstīja par šo ideju, jo lielākoties tas ir teiksim, tā, pašvaldības finansēts ar telpu, ar darbinieku. Ja? Tas ļoti labs piemērs. Tātad pašvaldības lūdzu, mēs esam gatavi braukt un stāstīt. Un tie, kas grib inicēt savās kopienās, meklējiet, mēs palīdzēsim vismaz ideiski, ne materiāli, bet ideiski un tādā veidā darbināt šo ideju. Jā. Un arī noteikti turpināsim to, ko mēs iesākam ar asociācijas dibināšanu. Tā būs saruna ar valsts iestādēm, ministriem un tā tālāk. Un iekļausimies arī starptautiskajā tīklā, sadarbības tīklā. Tur ir vairākas iespējas. Pašlaik mēs izskatām, kādi tur ir varianti, bet tas pavisam noteikti palīdzēs arī popularizēt Latvijā šo ideju. Jā, un iedomājamies tagad ideālo situāciju, kad ir mums viss nepieciešamais atbalsts, mēs darbojamies, un kāds būtu tās ideālās situācijas nosacījumi, ko atbalsta pašvaldība, ko atbalsta valsts, kas ir tas, uz ko mēs varētu virzīties trešās paudzes universitātes kontekstā? Es gribētu nosaukt skaitliski, uz ko mēs vēlamies virzīties. Lai mēs sasniegtu tādu līmeni, kā pašlaik ir Lietuvā, tad Latvijai ir jābūt 52 tās vienības, 52 senioru skolas vai universitātes. Mēs tagad esam ļoti atpalikuši. Mums jāsasniedz vismaz šis līmenis. Arī geogrāfiski noklājot būtībā. Protams, tas ir pats svarīgākais. Katrā reģionā obligāti. Jā. Bet vai nav tā, ka tas aktivitātes pieaugums parasti saistīts ar to, vai ir vai nav pieejams finansējums? Tad ideālā situācija būtu, ka mums Latvijā būtu vismaz līdz šī gada beigām 52 skolas, kuras tiek finansētas daļai no valsts budžeta, telpas un vietējie nosacījumi no pašvaldības, un tad mēs varētu arī šo sasniegt. Jo man atkal ļoti bēdīgi ir dzirdēt, ka kaut kur mēs esam atkal viena no pēdējiem, Baltijā. Jā, bet vēl ko mēs varētu darīt, mēs varētu audzēt brīvprātīgo skolotāju skaitu. Mums ir ļoti liels deficīts. Lūdzu, brīvprātīgie skolotāji, digitālās prasmes, angļu valoda, mācīt zīmēt, pūcīti, pīt, koklīti, jeb ukuelis, rinkšķināti. Ja? Ik viens, kas to redz, jo, kā saka, es vienmēr saku šo vārdu, mani Portugāles kolēģi, ja tev ir 2 stundas laika mēnesī, ko veltīt, nāc un velti to senioru universitātei, māci to, ko tu proti, jebko, ko tu proti.
Tā var būt vēsture, filozofija, valodas, jebkādas prasmes, un tā jau arī mēs varēsim nokomplektēt un iedot tām skoliņām, kas radīsies pašlaik varbūt vēl bez šī valstiskā finansējuma. Jo ko mums vajag? Pašvaldību telpa iedos, trako mēs apmācīsim, koordinatoru, studenti, jeb seniori mums vajag skolotājs, mums vajag izglītotājs. Tā ir vislielākā, varbūt lai iedrošinātu cilvēkus, kas ir tas, skaidrs, ka tas ir brīvprātīgais darbs, bet kas ir tas gandarījums, ko cilvēks saņem pēc šādu kursu vai pasākumu vadīšanas? Tīri psiholoģiski mēs esam tie, kuri grib būt noderīgie. Mēs gribam būt pieprasītie. Jā, un tas ir tas veids, kā mēs varam to dabūt. Es arī varu iedrošināt, īstenībā seniori ir brīnišķīga auditorija, kam stāstīt savas zināšanas, jo viņi vienmēr arī padalīsies ar savu viedokli, un īstenībā tur veidojas tāda forša sadarbība. Jā. Varbūt Jurim kaut kāds idejas, ko? Brīvprātība ir laba lieta, un ar to var panākt daudz, bet ja mēs tā gribam, un mēs dzirdam 53, to uz brīvprātības pamatiem, man liekas, ka būtu ļoti grūti izveidot un vēl grūtāk noturēt. Mēs varam domāt par pašvaldībām, bet jāsaprot arī, ka Latvijā ir 10 pašvaldības, kuras finansē visas pārējās pašvaldības. Un tā atbilde droši vien, ka nebūs ļoti pozitīva. Būs gribēšana, bet nebūs varēšanas atbalstīt. Un tāpēc es teiktu, ka tomēr ir ļoti piemērots laiks. Nākamo gadu, kā mēs zinām, ir saimnes vēlēšanas. Ir ļoti piemērots laiks, lai meklētu politisko atbalstu. Un šeit ir, es domāju, ir asociācija ir nodibināta, asociācija ir lobijs. Idejas lobijs, kurš tas nav tā kā Taķāna viena aiziet vai mēs aiziet divatā un teiktu, mēs gribam. Bet tas ir lobijs, kurš var iet un pārstāvēt šo nozari. Es viņu gribētu par nozari nosaukt un meklēt šo atbalstu. Un patiešām ir labs laiks. Es nedomāju, ka uzreiz no nākamā gada tur viss būs, bet tas ir ļoti reāls solis, kā iegūt šo atzinību. Un tad, ja ir šis politiskais atbalsts, tad tālāk tās lietas notiek jau savādāk nekā tad, ja šī atbalsts nebūs. Varbūt es paskatīšos šeit ārpus šī valstiskā ietvara. Arī, ja mūs skatās uzņēmēji, lieli, mazi, vidēji uzņēmumi, atceramies, ka ilgtspēja var būt gan sociāli, mēs dodam kaut ko labu saviem darbiniekiem, sabiedrībai, vides, par ko mēs ļoti daudz runājam, un pārvaldības jomā. Un uzņēmumiem ir svarīgi arī parādīt šo devumu sabiedrībai. Kādreiz bija vārds korporatīvā sociālā atbildība, tagad to sauc par sociālo ilgtspēju. Ja? Noteikti uzņēmumi tie, kas arī dod sabiedrībā tādā veidā, mēs varam teikt, ka tas ir tiešām izmaksu ziņā lēti, ja jūs savas organizācijas, savu uzņēmumu telpās kaut vai vienreiz nedēļā atverat durvis kaut vai 10 cilvēku grupiņai un saucat to par uzņēmuma X senioru skolu. Jā, tā jau ir uzņēmuma reputācija. Tā ir uzņēmuma reputācija. Mēs esam arī gatavi, protams, uzņēmumiem, kas to ir gatavi darīt. Mēs neesam vēl šo ceļu gājuši. Un noteikti tas ir tiešām, teiksim tā, uzņēmumiem prestiži, arī veicina uzņēmumu atpazīstamību un, kas varbūt arī veicina klientu skaita palielināšanos, tāpēc, ka uzņēmums ir sociāli atbildīgs. Tā kā noteikti tas ir viens no virzieniem, ko Latvijā attīstīt, un mēs sakam paldies tām pašvaldībām, kuras jau dod bez atlīdzības telpas, tātad mēs varam izmantot. Es gribētu pat teikt, telpa nav problēma. Šeit mums tieši ir, protams, labiekārtot telpu mums gribētos, bet ar kaut ko sākt mēs arī varam vietējā bibliotēkā vai kādā skoliņā. Ja? Un tā kā šis ir tāds Latvijā daudz dažādas lietas, ko mēs varam attīstīt. Ļoti labi doma par bibliotēkām. Lauku bibliotēkas, viņas pilda ļoti daudz dažādas funkcijas. Sociāls, un telpas tur arī ir. Ja? Vakaros viņas lielākoties. Internet pieslēgums tur ir viss nepieciešamais. Jā. Nu, labi. Un noslēdzot šo sarunu, es jums gribu jautāt tādu par gaišo nākotni. Kādu jūs redzat vispār? Mēs varam paņemt 5 vai 10 gadus.
kādu jūs redzat trešās paudzes universitātes tīkla attīstību Latvijā nākotnē? Kādi mēs būsim? Mēs būsim atpazīstami, mēs būsim skaļi, mēs būsim smaidīgi. Juri? Kā es tad drusku, tas nebūs tā kā oponēši, bet papildināši. Drīzāk tā, mēs būsim neredzami. Jā, un neredzami tas nozīmē, ka mums viss notiek, ka mums nav problēma, ka tā ir iegājis mūsu ikdienā, ka tas ir tikpat kā, kad mēs elpojam. Mums ir skaidrs, ka vai nu es esmu sasniedzis pensionēšanās vecumu, vai es neesmu sasniedzis vienalga, bet man ir vajadzība, man ir vēlēšanās, es viņu varu piepildīt. Es gribētu to pašu, lai tā būtu norma, lai tā būtu neatņemama dzīves daļa. Lieliski. Paldies liels par sarunu Ivetai, Jurim un Tatjanai. Un paldies, ka klausījāties un ceram uz ļoti strauju trešās paudzes universitāšu attīstību Latvijā. Paldies!